Mēs esam ļoti netipiskā vietā. Starp citu, 3. lokācija šodien iztestētā. Jā. Bet čau! Čau. Šodien mēs tiekamies podkāsta Ritīgi Nice 2. sezonas 4. epizodē. Un mums šodien ir īpašs viesis Ingmārs, kurš reiz bijis jaunas lietu speciālists Daugavpils valsts pilsētā. Jā. Un es zinu, ka tas ir bijis mentors krīzē nonākušajiem jauniešiem. Un tagad tu darbojies jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā. Un esi darījis vēl daudz ko citu. Bet es sākšu ar ļoti vienkāršu jautājumu. Kāds tu pats biji jaunietis? Traks jaunietis es biju, kad es biju jaunietis. Es biju tāds ielu jaunietis. Tajā laikā nemaz nerunāju par tādu krīzes jaunieti vai jaunieti, kuram vajag kaut kādas īpašas pieejas. Tas jaunietis vienkārši bija klaidonis jaunietis. Pa ielām dzīvojās, kaut ko darīja, tāds biju savā laikā. Un tajā laikā bija 2 ceļi šādiem jauniešiem. Viens ceļš bija, tu saņemies, mācies, labojies, vai nu tev gaida internātskola. Jā, kur tevi mēģina pāraudzināt, lai gan internātskolā neesmu vēl nevienu redzējis, kurš būtu baigi pāraudzināts. Jā, tā kā es biju traks, ielas jaunietis. Un kuru ceļu tu izvēlējies? Pats es baigi neizvēlējos nevienu ceļu. Es stabili zināju, ka es negribēju to otro ceļu iet, kas ir internātskola. Un dzīve piespēlēja man tādus cilvēkus, kuri arī vēlējās, lai es nebūtu šajā internātskolā. Tie bija skolas draugi, vecākie čaļi, kuri tikko bija pēc armijas izgājuši, viņiem vajadzēja vidusskolu pabeigt. Un tad viņi mani, kā teikt, ielika režīma rāmjos. Jo sapratu, ka man ir nepieciešams režīms, lai es saņemtos, un es saņēmos, jā. Es saņēmos, tas bija tas otrs ceļš, kad bija jāsaņemās, ja es negribēju nokļūt tajā otrajā variantā. Man no šī ir izriet, īsumā mans nākošais jautājums, kas ir par to, kā tu pats nonāci līdz jaunatnes jomai, līdz darbam ar jaunatni. Jo man izklausās, ka tie puiši, kuri bija tavi neformālie mentori, īstenībā tev ļoti palīdzēja. Jā, mūsdienās viņi noteikti nevarētu būt ar tādiem paņēmieniem, kādus viņi lietoja tajos laikos par mentoriem noteikti. Tur bija vairāk tādi 2000. gadu lūzuma paņēmieni ar 90. gadu pieskaņām. Un PSRS atraugu? Jā, apmēram, jā, PSRS atraugu. Tas bija tāds stingras rokas režīms, jā, tas nebija tāds uz labbūtību, tāds ļoti, kā Ingmārs tagad jutīsies, ja mēs tā izdarīsim, varbūt mēs ar viņu parunāsim. Nē, tur bija tā, tu 7 no rīta celies un ej ar mums skriet ārā krosiņu, jā, pirms skolas, un mēs dzīvojām Kojās toreiz. Jā, un tad, kad es 12. klasē man nācās izvēlēties to ceļu, kur es iešu, ko es darīšu, es atskatījos uz savu pagātni, atskatījos uz savu jauniešu gadiem saviem, atskatījos uz to, kāds es biju, kas lika man pārvērtēt savas lietas un vērtības, mainīt varbūt kaut kādus ieradumus, kaitīgos, nekaitīgos, bet tos, kuri varbūt mani turēja pie tādas vecās dzīves, vecās attieksmes pret dzīvi, varbūt tā vairāk pateikt. Pārvērtēt, un es sapratu, ka es saviem spēkiem to nevarētu izdarīt, jā, jo tad es būtu noteikti tajā otrajā variantā, kas internātskola. Un es sapratu, ka bija tādi atslēgas cilvēki manā dzīvē, kuri palīdzēja man paskatīties uz citu pusi. Jā, tajā pirmajā pusē jau es biju, es zināju, kas tas tāds ir. Staigāt pa ielām, tur daudzīt stiklus ārā un agri sākt lietot alkoholu un pīpēt. Un tad tie cilvēki parādīja man, ka ir otra puse, ka ir izvēle. Un es arī, pārdomājot šo 12. klasē, es sapratu, ka tik ļoti maz ir īstenībā cilvēku, atslēgas cilvēku citiem jauniešiem, kuri varētu palīdzēt un parādīt šo otru pusi šai dzīvei, šo otru izvēli. Vienkārši stādīt priekšā, lai jaunietim ir izvēle. Jo brīžiem arī man, kad es biju jaunietis, es domāju, ka man nav izvēles. Šis kas ir, tas paliks. Es palikšu uz ielas, uz ielas ne, man bija mājas, man bija viss kārtībā, bet es biju tāds klaiņojošs bērns.
Un ka es turpināšu klaņot pa ielām, un kā tas beigsies, tā tas beigsies, man īsti nav izvēles, jo ļoti daudzi aspekti ietekmēja manu ikdienu. Bet, jā, un tad es šo izvēli sapratu, ka es gribu nest tālāk citiem jauniešiem. Parādīt caur mentoringu, caur nometnēm. Sāku es jau vidusskolā to darīt ar bērniem no Maskačkas. Mēs braucām uz Jelgavas toreiz rajonu, Jēkabpils rajonu, mēnesi dzīvot tādā pusmežā ar tiem ielas jauniešiem no Maskačkas Rīgas. Un tad jau es sapratu, ka viņi sāk uzticēties man, viņi sāk atrast, redzēt šo piemēru, ka es arī neesmu kaut kāds no baltiem galdotiem tikko nokāpis, bet arī no ielas atšķūcis. Un jā, ka tas ir tas veids, kādā es vēlos palīdzēt jauniešiem un būt viens no šiem atslēgas cilvēkiem jauniešos. Un kā tev ir tagad strādājot jaunatnes starptautiskajā aģentūrā, vai tev sanāk? Sanāk, jā. Pirmkārt, es esmu tas cilvēks, kurš nemierā visu laiku dīdās un vēlas iesaistīt jauniešus jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbā. Tādā plašākā sapratnē par to, ka jaunieši piedalās arī mūsu pasākumu organizēšanā, piedalās satura radīšanā. Ja, ne tikai, teiksim, kā pasīvie dalībnieki ņem dalību, bet jau iesaistās un ņem šo aktīvo dalību šajos pasākumos. Un paralēli tam, tagad es mazliet esmu nopauzējis, jo man studijas maģistrantūra jāpabeidz. Bet tu vēl esi students tam visam pavirsu. Jā, es studēju šajā laikā. Un tagad es mazliet piebremzējis, jo man jāuzraksta maģistra darbs un jāpabeidz šīs studijas. Bet jā, pagājuši gadu arī šogad līdz vasaras periodam es biju mentors jauniešiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā. Jā, man bija veseli 2 čaļi, ar kuriem es pavadīju ikdienu, un man šis galvenais plāns un galvenā misija viņiem bija parādīt, ka tomēr ir izvēle dzīvē, ka var darīt savādāk un palīdzēt viņiem socializēties. Jo lielāko daļu šie jaunieši pavada tādā ļoti slēgtā grupā kaut kādā, kā es arī agrāk teicu, kā man bija, ka nav izējas no šī. Šis ir spriedums. Ir paraksts uz pieres, ka šī ir tā vieta un tev nav kur iet savādāk, citādāk. Un tad es mēģināju šīs 2 lietas viņos piepildīt, parādīt izvēli un izvest viņus arī citā sabiedrībā, citā socializācijā. Man liekas, tas ir nenormāli foršs darbs, ko tu dari visos līmeņos. Paldies. un jau no vidusskolas. Īstenībā tu esi atbildējis uz maniem jautājumiem gan par dzīves misiju jaunatnes jomā un arī par savu vīziju savā ziņā. Tāpēc es tev gribētu uzdot jautājumu, ko mums reiz patīk viena jauniete studiju darba ietvaros uzdeva. Kādi tavuprāt ir lielākie mīti par jauniešiem? Pirmais mīts, man tā liekas, ka jaunieši ir mūsu nākotne. Jā, to nākas dzirdēt ļoti bieži. Jā. Labi, tas varbūt nav mīts, bet tas ir klišeja, kas atliek jauniešus uz citu laiku. Ja? Nevis tagad šodien mums ar viņiem jādarbojas, bet jaunieši ir mūsu nākotne, tātad kaut kad nākotnē mēs ar viņiem darbosimies. Bet viņiem izaugs vairāk nebūs jaunieši. Tālāk jau cita dzīve viņiem iet. Bet jā, ka jaunieši tagad ir un šeit, un viņiem ir nepieciešams tagad un tūlīt šis atbalsts. Tas ir tāds pirmais mīts, ka mums jaunieši ir kaut kur nākotnē, nevis šeit. Un nezinu, cik es varu atklātu valodu lietot, bet kretinē. Droši tik atklātu. Šo es drīkstu, ja. Tas, ka mēs esam fancy tērpos, jo starp citu šodien ir labākais darbā ar jaunatni apbalvošana. Mēs šobrīd esam kultūras centrā. Jā. Bet, apbalvosim labākos. Cerams, ka vēl nāks labāki un labāki par visiem labākajiem. Jā, tātad kretinē tas, ka saka, ka jaunieši neko nedara. Jaunieši sēž tikai telefonos, un man tā liekas, tas arī vairāk nāk no tādas padomu atraugas, ka tagad jauniešiem jāņem ir cirvi un āmuri rokās un jāiet mežā skaldīt malku un metināt sliedes pie Krustpils stacijas. Tas ir mīts, ka jaunieši neko nedara. Jaunieši daudz dara. Tik, cik viņi var, tik viņi dara tās lietas.
un to, ka viņi neko nedara. Vispār dzīvē ir ierasts teikt, viņš neko nedara. Mums nekā nebija. Šeit nekas nenotiek. Ja? Man liekas, tas ir pirmais, no kā vajadzētu tikt vaļā vispār no šī vārda. Nekas, neviens, nekad un tā tālāk. Ja, jaunieši dara, un jūs kā Jaunatnes galvaspilsēta šo gadu redzējāt, ka jaunieši dara. Protams, vajag viņiem stimulu un motivāciju un iedvesmas cilvēkus, ja? Kas viņiem palīdzētu atklāt šo otru pusi, šo izvēli, tomēr darboties, iet un skriet un iesaistīties tādās aktivitātēs sabiedriskās. Jā, es ļoti, ļoti piekrītu tam, ko tu saki. Arī es ikdienā šo pamanu. Ir īpaši par tiem jauniešiem, kuri neko nedara. Jā, man dažreiz liekas, ka jaunieši varbūt pat par daudz dara. Nu, viņi tik daudz dažreiz saņemās tās lietas darīt, ka viņiem ir grūti tādu balansu atrast dzīvē starp atpūtu un starp to visu lielo darbošanos, jo arī skolā īstenībā diezgan daudz enerģijas paņem. Tā kā nevar teikt, ka viņi neko nedara. Un tad ir nākamais jautājums. Es zinu, ka tas ir ļoti, ļoti daudz darbojies ar jauniešiem, kā mēs te visi dzirdējām, un es ticu, ka tu jau daudz ko esi viņiem iemācījis un iedevis, bet vai ir kaut kas tāds, ko tu gribētu iemācīt visiem jauniešiem? Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Paldies. Man tā liekas, ka katram tie, kas darbojas, un arī vecākiem, un arī skolotājiem, ir vismaz viena lieta savā dzīvē ir jānodefinē, ko es gribu jaunietim iemācīt. Kas ir tas, ko es pats esmu iemācījies un kas man labi padodas? Pirmkārt, jau tā ir sevis izvērtēšana, vai ne? Kas ir tās lietas, kas man labi padodas? Un tiklīdz, ko tu sevi izvērtē, tad tev aug pašapziņa, ja? Līdz ar to tu arī spēj šo pašapziņu tālāk nodot jauniešus, kas mūsdienās ir ļoti izaicinoši, jo jauniešiem ir problēma jautājums ar šo pašapziņu savu. Nu, mums arī pieaugušiem ir problēma ar pašapziņu. Mēs labāk pelēcīgāk un lielākā stūri ielīdīsim, nekā iesim ārā un tagad krūtis uz priekšu un sevi prezentēsim. Līdz ar to, ar šo runājot, es nonāku pie tā, ka sevi prezentēt. Vidusskolā es sāku nopietni nodarboties ar runas mākslu, es sāku mācīties runas mākslu, un paldies manai super skolotājai, kuri ir mūžībā, Antonija Apele. Viņa bija tajā laikā ļoti slavena runas mākslas skolotāja, viņa bija Latvijas radio teātra režisore. Viņa arī mācīja citus deputātus uzstāties publiski, un viņas tas bija sirds darbs iemācīt jauniešiem publiski uzstāties. Ne? Un tāpēc arī, tad, kad strādāju Daugavpilī par jaunas lietas speciālistu, viens no maniem projektiem, kurš laika trūkuma dēļ nerealizējās, bija uzaicināt runas mākslas speciālistus, un lai viņi māca jauniešiem prezentēt sevi. Jā, jo man tā liekas, lielākā daļa mūsu komerciālajā pasaulē jauniešus māca prezentēt produktu. Ja, kaut ko citu prezentēt. Prezentēt pasākumu, prezentēt notikumu, prezentēt pārgājienu un tā tālāk. Bet man liekas, svarīgākais ir iemācīt viņiem prezentēt sevi. Un ja viņš prezentē sevi un pārliecināts ir publikas priekšā, tad jebkuru produktu viņš var noprezentēt. Jebkuru, vai ne? Vai tas būtu pasākums, vai tas būtu uz kociņa kaut kas, ja? vai savādāk. Ja? Jā. Un šī ir tā lieta, ko es jauniešiem parasti arī saviem mentorējumiem, ka mēs ejam publikā, mēs runājam ar cilvēkiem, mēs iepazīstamies, mēs ikdienā izsakam komplimentus kasierei, kas sēž kasē Maksimā, autobusa vadītājiem izkāpjot ārā. Un ja mēs jūtam, ka kompliments ir jāpasaka, mēs pārvaram sevi un pasakam šo komplimentu cilvēkam. Ja? Pilnīgi svešam uz ielas. Protams, nevis uzmācoties tā, ka dabūtu tauri, bet tādā attiecīgajā veidā un attiecīgajā laikā. Jā, šis ir tas, ko es vēlos iemācīt un mācīšu visu mūžu jauniešus skaidri runāt, skaidri saprast savu domu, izteikt savu domu un tā, lai citi cilvēki sēž un wow, šis čalis mums ir vajadzīgs vai meitene. Man liekas, tā ir prasme, kas noder kā darbā, karjerā, tā arī privātajā dzīvē, attiecībās, draudzībās un tā tālāk. Jā, nē, šī tiešām vērtīga prasme, kuru es, starp citu, pamanīju, mēs iepriekš jau esam pazīstami, pamanīju, ka tevi piemīt un ir, un es redzu, ka tu to spēj nodot arī tālāk jauniešiem. Bet
Atgriežoties pie pašas jaunas jomas, man gribētos uzdot tādu noslēdzošo jautājumu par to, kādi, tavuprāt, ir lielākie izaicinājumi jaunatnes jomā šodien un ko mēs kā sabiedrība varam darīt, lai tos risinātu? Pirmkārt, es jaunas starptautisko programmu aģentūrā darbojos ar pašvaldībām. Ja? Tātad turu rūpi par pašvaldības jaunatnes politikas īstenošanu. Varbūt šie vārdi ir sveši, bet man rūp, lai pašvaldībās cilvēki noliek pirmajā vietā uz podesta jaunieti. Visas runas par to, ka nav atzīts šis amats vai ne, šī darbošanās, varbūt algas ir par mazas jaunatnes darbiniekiem Latvijā, tas viss ir. Nav atzīts, izaicinājums ir jāstrādā pie tā, lai ir atzīts. Nav pietiekami liels atalgojums, pie tā ir jāstrādā skaidrs, bet starp šiem visiem izaicinājumiem, kuri nav sakārtoti, lai mēs pilnvērtīgi varētu atdot sevi jaunatnes darbā, izaicinājums ir nepazaudēt tomēr jaunieti šajā visā. Mēs cīnāmies par visām lietām, ko mēs gribam izcīnīt. Jaunietis stāv, es šeit esmu, es nevaru gaidīt, kamēr jums palielinās algu, es nevaru gaidīt, kamēr jūs tiksiet atzīti. Es šeit esmu un es, protams, varu pagaidīt, bet jūs man pazaudēsiet. Ja, un pazaudēsiet varbūt pavisam, ja, un pēc tam vajadzēs kaut kādam dienestam cietumos strādāt ar tiem jauniešiem. Ja. Līdz ar to tas izaicinājums man arī personīgi ir visos papīros un visos projektos un atskaitēs nepazaudēt to sajūtu, ka jaunietis blakus sēž, ka viņš skatās uz manu ekrānu un domā, ok, tu teici saspaidīšu tās podziņas, bet ko es no tā iegūšu? Ja, kas būs tas, ko es paņemšu sev? Un šis ir tāds liels izaicinājums, ar ko mēs katrs cīnāmies jaunatnes darbā. Tas nav ne labi, ne slikti. Tā vienkārši brīžiem tas tā ir, un brīžiem tā tam jābūt ir, vai mēs esam varbūt nonākuši līdz tam. Jā. Tā kā, jā, es noslēdzot šo savu monologu, negribu minēt izaicinājumus, kurus mēs dzirdam katru dienu, jā, bet gribu šo galveno izaicinājumu, kas man parasti ir liels izaicinājums man ikdienā, ka jaunietis te pats stāv blakus un gaida tevi. Gaida darbības, kuras tu veiksi, lai viņam šajā mirklī nevis nākotne ir mūsu jaunieši vai jaunatne ir mūsu nākotne. Nevis, ka protams, tas ir svarīgi. Ja? Tā ir politika, to mēs kārtojam un darām, bet viņam vajadzīgi tagad atbalsts šis vajadzīgs un šis pieskāriens un šī mīlestība un kopā būšana. Es varu tikai ar galvu māt katram tavam vārdam. Un teikt tev lielu paldies, ka tu šodien veltīji savu laiku, lai parunātos ar mums. Paldies, ka man uzaicinājāt. Man liels gods bija starp visiem šiem pazīstamiem cilvēkiem, kas piedalās jūsu podkāstā, būt forši. Tā turpiniet, jūs arī jaudīgi esat. Un šis gads, ko es ar jums esmu pavadījis kopā, tādā varbūt aizkadrā un arī dažreiz klātienē, jaunatnes gadā, tas bija jaudīgs un jūs uzlikāt augstu latiņu. Paldies, Marija. Aizkadrā arī smaida un māja. Paldies tev vēlreiz par kopā būšanu. Un es domāju, ka mēs tiekamies kādā no nākamajām epizodēm. Tā!